gatavojas Andersons pilsoņu kongress. Rusifikācija ir genocīda noziegums, atzīts visā pasaulē. Ar genocīdu palīdzību Krievijas impērija ir iznīcinājusi apmēram 100 tautas lielajā Krievijas impērijā. Normāli. Lūk tā. Šeit notiek rusifikācija, genocīds. Un tagad skatīsimies, kas notiks tālāk. Ja iemācīsim šiem buldurēt latviski, tiem, kas visu mūžu mūs saukuši par latviešu valodu, par suņu valodu, tad nebūs nekāda lojalitāte no šiem. Šī 5. kolona vienalga paliek. Ne jau valoda ir vainīga. Mēs visi runājam krieviski un nekāda vaina nav. Un ja vairākas valodas arī nekāda vaina nav. Diemžēl valodas nesēji ir tie, kas uztur šo 5. kolonu. Ja nebūtu šie valodas nesēji šeit, kā jau es teicu, kas uzskata latviešu valodu par suņu valodu, tad mums ar latviešu valodu nebūtu nekādas problēmas. Ne jau valodai vainas, bet valodas nesējiem, lai saucamai 5. kolonai, kas šeit ir. Normāli būtu, ja tiem, kam ir PSRS pases, ir Krievijas impērijas pases, pamestu Latviju. Par to būtu jārūpējas valdībai. Vēlreiz uzsver. Rusifikācija ir genocīda viena no formām. Valdis Steins tāds ir saskaitījis apmēram pēc pazīmēm 12 pozīcijās. Tās ir veselība, izglītība, ekonomika, dažādās nozarēs. Valdis Steins tāds ir 12 saskaitījis. Rusifikācijas, nevis rusifikācija, bet genocīda pazīmes. Genocīds ir noziegums, kuram nav noilguma. Tā kā vēl cīņa nav galā. Gala iznākums ir Latvijas dekolonizācija, kas 96. gadā bija pieņemts un uzdots kabinetam īstenot. Novērst okupācijas sekas. Lūk, ir 10 saimnes ievēlēts, un neviena no tām nav turpinājusi šo okupācijas faktu novēršanu. Visbīstamāk ir šobrīd 5. kolonai piespiest iemācīties latviešu valodu. Sekas būs drausmīgas. Iemācot viņiem buldurēt latviski, viņi pieprasīs pilsonību. Un tad būs jādod, jo lūk, viņi jau māk runāt latviski. Paldies par uzmanību. Padomāsim. Kāda dekolonizācija, deokupācija. Jā, es pateicu, ka mēs varam izplīst tādu laiku, lai es nesmu runāšu. Daudz jā. Jā. Mēs varam parunāties. Jā. Laivs jāņem līdzi, mēs mašķiņā, ko viņš man tie neskatās. Nē. Es uzspiežu roku. Jūs visi pieņemamākais vispār. Nē, es pilsoņu kongresu. Es arī atceros, man nozīmīte bija pirmajās apaļas tādas. Jā, apaļ vien man tāda mājās vēl tāda. Jā. Un bez dekolonizācijas tas 100%. Tās ir mūsu tiesības. Vai tad mēs spējam integrēt šitādus naidīgus, ka runa par spējām, te ir runa par noziegumu, kas ir jālikvidē. Nevis spējam vai nespējam viņus pieņemt. Ir noziegums, starptautisks noziegums, genocīda noziegums, okupācija ir genocīda noziegums. Un tam ir noziedznieks ienācis tavās mājās, prasa cilvēktiesības, jā? Vai tas nebija noziegums, kad viņi ienāca šeit un mums atņēma īpašumus? Un šim noziegumam atkal nav noilguma. Jebkura okupācija, jebkura kolonizācija. Vēl ir kolonizācijas forma, ko sauc par neokolonizāciju. Latviski viņu tulko kā investīcija programma no ārzemēm. Tā arī neokolonizācija, arī atzīta starptautiskā genocīds. Bet par to jau nerunā. Tas tā kā tabū. Saprot, investīcijas no ārzemēm. Tāpēc jau mums atņēma latus,
lai mums būtu nepārtraukti jāizņemās nauda no tiem drukātājiem. Kas drukā naudu, mēs jau zinām, kas drukā, kāda Rockefeller un vispārējā. Lūk tev ir. Naudas vara. Nepiemin mums Ženēvas konvencijas 49. pantu, jā? Kolonisti mums, kādi viņi mazākumtautība? Viņi ir kolonisti, jā? Okupētā teritorijā nedrīkst iepludināt no okupētāju valsts pilsoņus, jā? Nedrīkst vispār iebrukt. Un mums nav pacēlis nevienā, ne Eiropas Savienībā, ne ANO. Mums bija valdībai jāceļ šitais, jā? Jā, labi, man viena apiņa teica, ka viņi tagad par to runās Eiropā, ja viņi tiks ievēlēti. Skatoties visas tās programmas, visiem ir labklājība tikai. Labklājība nav slikta lieta, bet tauta taču izzūd. Tauta iet bojā. Pret tautu vērsts genocīds, rusifikācija, okupācija, kolonizācija. Tās viss ir genocīda formas. Nolaupītā abrena. Starptautisks noziegums atkal nav noilguma. Lūk, tās lietas viss ir jāzina, bet par to jau nerunā. Šie žurnālisti, kas te sēž Rīgas radio, nerunā par to. Viņi taču 16. gadā, kad bija savākti 12,000 par okupekļa novākšanu, raidījums gāja viens, un krievu tautības sieviete pateica, viņai uzdeva jautājumu, kā izdosies to pieminekli novākt vai nē. Un viņa pateica tā, vieglāk ir novākt tos 12,000 nekā šito pieminekli. Un šitādu ēterā palaist, šitādu runu palaist ēterā, tad ko mums šitā nes Radio 4, jā? Jā, tas ir skaidrs.